ja tu nedzirdēsi čukstus, tev metīs ar akmeni. Kādam jauneklim bija sapnis. Ejot gulēt, viņš par to domāja, un kad cēlās, tas atkal bija viņam prātā. Viņš ļoti vēlējās sakrāt naudu un nopirkt jaunu mašīnu. Un pēc kādiem gadiem viņa sapnis piepildījās. Nauda bija sakrāta un mašīna nopirkta. Viņa jaunais auto pa ceļu brauca klusi un nemanāmi. Te ceļa malā kāds puika izmisīgi māja ar roku. Un kad viņš pabrauca garām, puika meta ar akmeni un trāpīja jaunai mašīnai. Dusmās jauneklis izlieca no mašīnas un grasījās uz puiku kliegt. Bet puika viņam teica: piedodiet lūdzu, mans brālis invalīda ratiņos ir iekritis grāvī, un man nepietiek spēka viņu izcelt. Ja es nebūtu metis ar akmeni, jūs tāpat kā visi citi pabrauktu garām. Apmulsis no tāda pavērsiena, jauneklis piegāja pie grāvja un ieraudzīja tajā puiku ratiņkrēslā. Mazā cilvēka lielajās acīs bija lasāmas liela cilvēka sāpes. Viņš izcēla puiku no grāvja un atskārta, ka tajā brīdī jutās daudz laimīgāks nekā tad, kad pirka jauno mašīnu. Viņš saprata, ja tu nedzirdēsi čukstus, tev metīs ar akmeni.